Iespējams, esi dzirdējis vai dzirdējis, kurš uz šīs planētas ir īstais saimnieks. Ja var ticēt zinātnē, tad parazīti, baktērijas un vīrusi šeit bija miljardiem gadu pirms cilvēkam. Cilvēks uz Zemes ieradās pasaulē, kas jau blīvi bija apdzīvota ar neredzamiem mikroorganismiem. Mēs neesam radīti nedz sterilā vidē, nedz paši esam sterili. Mēs esam evolūcijas ceļā mācījušies sadzīvot ar šo pasauli. Bet mūsdienu cilvēks bieži ieņem šo te strausa pozīciju. Ja mēs viņus neredzam, tātad viņu nav, viņi neeksistē. Diezgan bieži saskaros ar jautājumu, bet kur tad tie parazīti rodās? Viņi ir visur, jo šī ir viņu pasaule. Pirmkārt, ūdens, pat šķietam tīrs krāna ūdens vai atpūta pie dabas var slēpt mikroskopiskas dzīvības formas. Otrkārt, uzturs. Svaigi zaļumi, ogas no dārza, tīpaši vasarā tavi iecienītie suši vai asiņainais steiks, tartari, mūsu mīļie četrkājainie draugi, nauda, ko ņemam rokās, durvju rokturi un sabiedriskais transports. Mēs nepārtraukti saskaramies ar šo seno pasauli. Un roku mazgāšana ir tikai tāds maziņš aizsargmūrītis pret parazītiem. Varbūt kādam šķiet, ka kuņģa sulē jau nu gan tie parazīti cauri netiks. Šo frāzi arī esmu dzirdējusi, bet evolūcija parazītu oliņas ir apveltījusi ar neticami izturīgu apvalku, kas ir pilnīgi nejūtīgas pret kuņģa skābi. Tās mierīgi nokļūst zarunu traktā, kur tām ir ideāli apstākļi, lai tās pamostos un sāktu savu dzīvi. Un turklāt mute nav vienīgais ceļš, kā iekļūt cilvēka organismā. Tie var iekļūt caur ādu, pietiek ar vienu nelielu mikrotraumu, vai vienkārši basām kājām iziet cauri mitrai zālei vai smiltīm, zemei, kur mīt kāpuru formas. Tāpat tie var nonākt mūsos caur elpceļiem, kopā ar putekļiem, kuros ir šīs te mikroskopiskās oliņas, un kur nu vēl kukaiņu kodumi. Odi, mušiņas, ērces nav tikai nepatīkami sīkumi, tie var būt īsti taksometri, pārvadātāji dažādiem parazītiem un vienšūņiem tieši mūsu asinsritē. Tāpēc jautājums nav, vai viņi mūsos nonāks, tas ir pilnīgi noteikti, ka viņi mūsos nonāk. Jautājums ir, vai tavs organisms ir caurstaigājums ēta, ko kam ienāk prātā, un arī paliek, vai tomēr vide, kurā viņi nespēja nostiprināties, dzīvot un vairoties. Nākamajā sērijā pastāstīšu, ko tie nodara mūsu organismam, esot mūsos. Dzīvo, lai dzīvo, vai man žēl, varbūt kāds tā teiks to, bet to mēs uzzināsim nākamajā 3. sērijā. Seko man un uzzini, kā būt gudrākam par parazītu evolūciju.